Klusi pielavīsies pie durvīm, Kristīna ar bailīgu skatienu pārlaiž acis kāpņu telpai. Visvairāk jaunās sieviete koridoru trepēs baidās ieraudzīt viņu, augšstāva kaimiņieni. Trīcēdam pie visām miesām un konstatējis, ka gaiss tīrs, iebiedētā dodas uz darbu. Es vienīgais, ko es gribu, lai viņa man liek svētmieru. Nu, nav manis. Un pēdējais piliens bija vakar, kad bērns, viņai 3-gadīgs puisītis, manas meitas vecumā, parādīja pirkstu un sāka apsaukāties. Rekur iet resnā Kristīne. Konflikts ar kaimiņieni Angeliku esot sācies pirms 7 gadiem, taču pirms kara cirvju asināšanas viņas gan esot bijušas labākās draudzenes. Par ienaidniecēm abas kļuvušas dienā, kad Kristīna bez savas sirdsdraudzenes ar citu paziņu aizgājas uz vietējo kafejnīcu. Es aizgāju uz kafejnīcu ar citu meiteni, vienkārši atpūsties. Viņa tajā vakarā negribēja, un es aizgāju atpūsties. Un bija tur arī tas Kārlis. Un nekas tur nebija, vienkārši atpūtāmies tur stundiņu, 2 maksimālais. Un tad sākās izziņas nākošā dienā, visādi lamu vārdi, visādi, ka es esmu tāda un tāda, ka es savedu to Kārli kopā ar to Martu. Nespējot piedot šādu nodevību, Angelika esot pieteikusi Kristīnai karu, sākot aprunāt un vērt neiedomājamas intrigas. Un tad viņa pateica kafejnīcā dēnās visiem, ka es esmu slima ar sifilisu. Visiem. Un tad es atnākusi mājās, nākošā dienā vakarā dzirdu. Man zvana viena pazīstamā un prasa, tu tiešām esi slima? Es saku, nē, kādas muļķības. Un vēl zvana vēl viena pazīstama, tu esi slima? Es saku, no kurienes es vispār to ņēmāt? Nu, tādas un tādas baumas, ko es. Un tad es pēc tā visas braucu uz Ogres polikliniku, taisīju visas analīzes, lai cilvēkiem pierādītu, ka es tiešām neesmu slima. Nežēlīgajiem apvainojumiem sekojušas lamas, rupjas izziņas un ārprāts vairāku gadu garumā apgalvo Kristīna un piebilst, ka šāda intriga dēļ viņa pat esot zaudējusi vairākas darba vietas. Tu esi mauka, tu esi... visādi tādi rupji vārdi. Sievietes savā starpā nesarunājas jau gadiem. Pirms iejaukties samilzušajā konfliktā, iesakām Kristīnai tomēr ar kaimiņieni pamēģināt izrunāties. Es gribēju pajautāt, kāpēc Aleks vakar apsaukājās uz manīm? Es gribēju pajautāt, kāpēc tev bērni man saukāt uz stūbo mammu. To, ko viņš redz, to viņš arī saka. Viņš nevar pateikt, neko aiziet pielā Kristīna. Taču jau pēc mirkļa iecerētās saruna pārvēršas trakojošā necenzētā bļaušanā. Jūs apdiršat citus, tāpēc jūs apdiršat. Tu vispār gāji uz tiesu cūka tāda dirsa, es pie tevi pirkstu neesmu pieskārs, tu dirsa, ka es tev sprandu nolauzu. Mēs laikam nekad nenonāksim pie secinājuma. Viņa paliks tā pareizā, es tā vainīgā. Dodamies runāt ar iekarsušo Angeliku. Kas tur ir tik tāds aizvainojošs, ja viņa ir apaļa? Stāstīja arī par sifilisu, ka viņa ir dabūjusi, lai attaisnot sevi, veikt dažādas analīzes, un vai tā ir taisnība, jūs tā publiski paziņojāt, ka viņa ir sifilisu? Es jums teikšu tā, ka man ir darba kolēģe viena meitene, ar kuras vīru viņa tikās tajā laikā, kamēr tā meitene palika stāvoklī. Sanāca tā, ka viņa pazaudēja bērniņu, aizgāja uz analīzēm, pateica, ka tur vīrs noķēris kaut ko viņa aplaidīs bijis. Viņa pazaudēja bērniņu, un viņš atvinās, ka vienīgi ar viņu bija diskutā. Noskaidrojam, ka saspīlējuma attiecībās rada arī abu pušu mammas, kuras, lai aizstāvētu katru savu meitu, gatavas vienotrai izplēst kaut acis no pieres. Man tāda pilna sirds par 7 gadiem, vat ar šito prekrasno dāmu, ka jūs ziniet, pilnīgi šausmas. Viņa že visādi to Kristīna. Sāpīgākais, ka viņu pateica, ka viņa slimoja ar to, sifilisu. Ko tu domā? Viņa aizgāja bērns. Jūs gribat to cilāt, jūs gribat, lai es pasaucu to vīrieti, kurš bija precējies, kuram sieviete bija stāvoklī. Jūs gribat cilāt to pagātni, lai viņš apliecina, kur viņš viņu tur ņēma priekšā. Un to, ka par asto Kristīnu nosauca, bet visa māja viņu šitā sauc. No liela līdz mazam, ka viņa taču ir resna. Pēc pusstundas plēšanās atklājas vēl vairāk zemūdens akmeņi. Arī pārējie kaimiņi sadalījušies 2 frontēs. Viena Kristīnas pusē, otri Angelikas. Tāpēc šajā mājā, kur gan cēlu nosaukt par laimdotām, cilvēki viens otru gāna uz vella paraušanu. Es teiktu tā, Kristīna jānomet svars. Būs kārtībā. Kāda jums daļa bija? Ierauteles ratā Ikšķilas iedzīvotāji no laimdotām vairs nešķiro, kur pusē esi. Visi ir ienaidnieki. Viss tas ir gājis gadiem,
un tas ir sakrājies, ka mēs viens otru varam apsaukāt, ka mēs viens otru varam visu, tāpēc, ka tas ir sakrājies. Kas jums atļauj filmēt ko šeit? Kas jums atļauj filmēt ko? Es jums pajautāju. Man nav nekas jāprasā, jūs šeit privātā iestādi vēl. Privāta māja, ja? Skaidrs ir. Saplēsīšu. Konstruktīvai sarunai cilvēki nav gatavi, taču atzīst, ka pirmo reizi savākušies sēdz pagalmā. Viens otram var izteikt visu, kas uz sirds. Situācija ir tik tālu nokaitēta, ka pievērst uzmanību šai mājai aicinām arī Ikšķilas pašvaldības sociālo dienestu un pašvaldības policiju. Saiva Lusta, Andris Damburs, Oskars Lepers, Tautas balss.